un uz doto brīdi es esmu apzvanījis kaut kādus 60 klientus pieteikumu, kas man uzrakstīja pieteikumu. Reāli man jau kaut kādi 50 ir pieteikušies uz procedūrām. Uz procedūrām kaut kādi 20%, kad, pat nezinot, neredzot ne manas bildes, neko manu darbu, cik es strādāju tajā skaistumplūšanas sfērā ar permanento make-upu. Un tur, protams, ka ir tā grūti uzticēties uzreiz un bez bildēm. Un es pat to, man bija vislielākais pārsteigums, ka cilvēki vienkārši atsaucās uz reklāmu, ka viņiem iepatikās mana reklāma, kā es viņus uzrunāju, un viņš bija gatavs uzreiz pat uz procedūru pieteikties. Tas tāds bija liels pārsteigums, un pārējās man ir konsultācijas, kad skatīsimies, kā mums tur beigsies, kā patiks, kā es uzzīmēšu, un tad jau tālāk arī pati procedūra būs visdrīzākais, jo cik man ir bijušas arī jau konsultācijas, ko esmu novadījusi, tad neviens nav atteicies un visi jau pierakstījušies tālāk un ne uz vienu procedūru. Tā kā, esmu milzīgi pateicīga jums par šo te iespēju un savu izvēli. Tā kā viss ir super. Jā, super. Un kā tas izpaužās? Restīvi, 60 cilvēki pieteicās, 20 ir aizgājuši uzreiz uz to, uz lielo permanent make-up procedūru, ja tā drīkst teikt, jā? Jā. Un 30 ir pierakstījušies uz konsultāciju, jā? Jā. Cik tas ir naudas izteiksmē 2,5 nedēļu laikā? Rēķini, jā. Tie 20, kas ir viena procedūra, man maksās 150 €. Tad tas ir 20 reizes 150, jā? Jā. Tas ir 3000? Jā, tas ir stabili, kas ir, Jā. Protams, ka tur var kāds vēl saslimt, atteikties tā, bet, principā, tas ir tāds stabilais, bet pārsvarā ir, ja tā ir jauna procedūra, tad tās ir nepieciešamas 2 reizes, līdz tam gala rezultātam. Respektīvi, es no viena klienta iegūstu kā minimums 300 €, ja iet runa tikai par vienu zonu. Tas ir, teiksim, uzacis, bet tāpatās jau tas ir kā likums, kad sievietēm iedod tik mazo pirkstiņu pēc tad jau gribās gan tur acis un lūpas un visu pārējo, un tas arī šobrīd, ko es novērāju, notiek. Ka man klients, kas bija atnākuši uz kaut kā, tikai uz vienu to procedūru, tad redzot to rezultātu, kad tiešām viss ir apmierinoši un tā, kā es arī solīju, tad pieskās arī tālāk uz citām procedūrām. Principā, es tā vidēji rēķinot vidējo aritmētisko, tie varētu būt no viena cilvēka, tie 500. Es tādu vidējo, ja. Super. Tā kā, principā, es to savu mērķi esmu jau tagad tā pie nākotnes, tuvākās nākotnes, es jau esmu tā kā sasniegusi viņu. Kāds bija mērķis? Mērķis man bija 11,000. Tagad rēķinot, tā paskaitīju par novembri. Novembris vēl man bija ar maniem vecajiem klientiņiem, ne ar jaunajiem, bet decembri skaitot, ir tā, ka, ja izņem tās visas brīvdienas, kas mums ir Ziemassvētki un jaunais gads, tur es vēl arī paņēmu uz tev pauzīti brīvu laiku, jo vienkārši man pat nav laiks pieslēgties NG Mēdijas visām tām mācībām, jo es vienkārši šobrīd tā latviski runājot rukāju. un principā, ja man būtu pilns mēnesis, es būtu to savu mērķi jau sasniegusi. Super. Un viens no janvāri es to sasniegšu, tāpēc, ka tur diezgan strauji viss pildās man. Un, viens vēl no tiem mērķiem man bija, kad man ir mēnesis priekš pieraksts, un šobrīd man viņš ir un pat vairāk. Ideāli. Es vēl apsveicu ar to, Inga. Mums viens no tiem mūsu produktā, Inga pievienojās klientu piesaistes fabrikā, un tur viens no tiem solījumiem ir sasniedz 8,000 mēnesī. Vai tu redzi, kā ar šo var sasniegt 8,000 mēnesī? Jā, protams. Ir arī liela nozīme tam, cik maksā tavs produkts, vai pakalpojums. Manā gadījumā tas ir diezgan viegli sasniedzams. Tie 8,000 jebkurā gadījumā, jā. Super. Es tieši gribēju, lai tu no savas puses padalies, kad reāli tā sistēma, tas process strādā, ka tas nes tos klientus, tā ka vienkārši cik vajag viņus tev, principā. Viennozīmīgi tas strādā un iesaku visiem, jo, godīgi sakot, es arī pašā sākumā es neticēju.
Es tā bišķiņ pat skeptiski un jau var atklāties, tad man pat bija doma tā kā atteikties no tā visa un bez mazvai izmantot šo te mūsu Latvijā likumu 14 dienu laikā var atteikties. Un es jau galu kaut kādu plānus, kā es to varētu tā taktiski izdarīt. Bet domāju, nu labi, jāpamēģina. Būs, nebūs. Un Jo es redzēju, tu lēmumu tu pieņēmi ātri, tu pieņēmi tajā pašā dienā, kad bija tikšanās, es redzēju. Jā. To es pieņēmu ātri, jo bija kaut kas jādara. Man bija tāda bažīga sajūta, kad, ņemot vērā vispārējo situāciju, dārdzības un cenu kāpumu un tā tālāk, un ziemas mēnešus, kaut kas jādara, jo es sāku baidīties, ka to klientu varbūt arvien mazāk, un man nebūs vairs tas mēnesis priekš pieraksts kā līdz šim. Bet, tā kā viss tas nostrādāja super. Un liels paldies jums par iespēju, kad un tā atvērt acis arī jaunā apvārsnī. Super. Mums liels prieks, ka tu pievienojies. Mēs arī satikāmies novembrī, vai ne? Tu biji uz pasākumu. Jā. Vai oktobrī? Oktobra beigās. Oktobrī, jā, beigās. Super. Pirmām kārtām tie, kas nezina Ingu, jūs varat Ingu atrast ļoti forši Instagramā. Inga Rasuma vienkārši Instagram. Tur ir viņas profils. Es arī nošērošu ekrānu, lai citi redz tie, kas pievienojas tagad. Reku šādi. Tas ir tavs profils, vai ne? Es nekļūdos. Jā, tas ir Instagram profils. Man viņš gan tur ir jāvadēto un jāsataisa tā pieklājīgi, par ko es arī starp citu baidījos, un es arī viņu neliku reklāmā, jo man viņš ir jāpiestrādā pie tā tīra vizuālā kontenta. Cool. Bet man liekas, viss izstāsta forši. Man liekas, izstāsta forši. Neizstāsta tur slikti. Paldies. Super. Manā sfērā tas mazliet tur jāpiestrādā. Kur tev vislabāk cilvēkiem atrast, ja kāds grib tev uzrakstīt ziņu vai kaut kur Facebookā, Instagramā vai mājaslapā vai kā labāk? Mājaslapas man pagaidām nav, par ko es tā kā varbūt domāju, ka varētu arī tādu ieviest. Protams, var Instagramā, var Facebookā man arī atrast pēc vārdu uzvārdu. Es tie, kas grib sazināties ar Ingu, droši Inga Rasumā, Instagram, Facebook un šaujiet ziņu. Jā, super, paldies. Super. Pirmām kārtām, Inga, liels tev paldies par šo interviju. Liels tev paldies par tavu laiku. Un mums ļoti liels prieks par taviem rezultātiem. Un tas ir, mēs tiešām rādām rezultātus, mēs sitam to gongu, kad ir rezultāti, kad klienti atstāja vai no atsauksmes vai intervijas vai vienkārši padalās, kā iet. Tā kā mēs to ļoti novērtējam. Un visu komanda rīt no rīta par tevi zinās. Paldies, liels. Super. Un veiksmi visiem, un galvenais nenobīties un mēģināt, un viss izdosies. Cool. Stay sharp, un līdz nākšreizē. Paldies, Inga! Tā, čau!